darbinieks ir darbarīgs. Bet arī tu esi darbarīgs tajā pašā uzņēmumā. Nu, nevajadzētu domāt, ka tu esi vienīgais tur karalis pavēlnieks cilvēks ar dvēseli apveltīts, vai ne, un pārējie visi ir tavi darbarīgi kastītē. Tu tādu netiks pie labiem darbiniekiem visdrīzāk. Nu, kaut arī ir visu kaut kāda izņēmuma, protams, bet tā svarīgā lieta, ko saprast, jūs esat kopā sanākuši, lai radītu vērtību. Labdien! Ja kādam interesē šis un tas par uzņēmumiem un startu biznesā, tad te ir īstā vieta. Par uzņēmējdarbību, tad te ir īstā vieta, jo te runā par darīšanu, par tavu darīšanu, par manu darīšanu un par visādu veidu darīšanu. Man ir tāda sajūta, Jāni, ka mēs ar tevi jau esam izrunājušies krustu šķērs par visādām biznesa tēmām, biznesīgām. Es domāju, ka... Bet dažas lietas, laikam, vēl tomēr ir palikušas. Uz 5. sezonas beigām es varētu teikt, kad iespējams, 5. sezonas beigām. Kad nu pat ir tēmas, jau sāk izsmelt. Šī ir pirmā. Jā. Bet šodien mums ir, tuvojoties 1. sezonas noslēgumā, mums ir palikusi viena ļoti nozīmīga tēma, tās skar uzņēmumu izaugsmi. Kas notiek, kad uzņēmums aug lielāks? Un es zinu, ka tu esi attīstījis tādu korporatīvās evolūcijas teoriju, vai ne? Varbūt tu vari pakomentēt, ko tas īsti nozīmē, tad cik es saprotu, tad līdz zināmam brīdim uzņēmums aug pats par sevi, un pēc tam vairs neaug pats par sevi vajadzīgs stutes. Jā, tieši tā. Tātad jā. Es uzskatu, ka evolūcija, kā analoģija ļoti labi piestāv uzņēmējdarbībai. Tātad līdzīgi, kā es jau teicu par mārketingu, ka mārketings ir dabā dziļi serdē iesakņojies koncepts, tātad radīt vērtību apmaiņā iesaistītajām pusēm. Tieši tāpat mēs varam mēģināt evolūcijas teoriju attiecināt arī uz uzņēmējdarbības dzīves ciklu, teiksim tā. Un tātad ir dzimšanas brīdis. Ir dzimšanas brīdis, tātad papīri ir nokārtoti. Te gan jāpiebilst, patiesībā jau dzimšanas brīdis ir brīdis, kad tu sāc radīt vērtību. Tas ir īstais dzimšanas brīdis. Un, jo tā papīra lieta tur varbūt nav tik svarīga, bet tātad iedomāsimies, katrs uzņēmējs, maziņš, viens uzņēmējs, tur nezinu, amatnieks. Viņš ir kā viens šūnas organisms, mēs viņu tā varam redzēt. Viņš pats pilda visas funkcijas, lai tas organisms noturētos pie dzīvības. Tātad viņš ir paši uzturošs. Tad izskatās, ka, iedomāsimies tagad, ka mēs ar tevi vērojam šo uzņēmējdarbības zemeslodi no attāluma, kā tādi radītāji. Kā tādi radītāji, piemēram, jā. Lūk, un tātad tur tie vienšūna organismi, viņi tur tādā zupītē peldās un visi forši. Mēs skatāmies uz to visu ar tādu zinām smīnu. Jo mēs jau zinām, kā viss būs. Un patīkamām cerībām, laikam tā varētu teikt. Mēs zinām, kā būs. Mēs nojaušam. Lūk, tātad vienšūna organismi, viņi tur peldās, pēkšņi sāk parādīties, izskatīties, ka tiem vienšūna organismiem, kas savā starpā saķerās kopā, sāk parādīties lielāka iespējamība izdzīvot un sevi atstāt tālāk. Tātad tie ir pirmie vairāk šūna organismi. Vēl joprojām tas ir ļoti, ļoti primitīvi, tā teikt, veidojumi. Tos es varētu saukt par 2-3 cilvēku uzņēmumiem. Tur viss vēl joprojām ir tas pats, visi māk visu plus mīnus. Varbūt ir kaut kāda neliela specializācija, bet nekas tāds, teiksim tā, nekas izteikti atšķirīgs. Bet ar visu to, ka viņi ir vai 1 vai 2-3 cilvēku organismi, viņi ir ok. Viņi var būt laimīgi un feini un dzīvot brīnišķīgi. Bez tiem, ja mēs tagad kā analoģiju pārlecam uz reālo tā kā dzīvību, vai ne? Bez viņiem jau nav nekā. Viņi ir pamats pilnīgi visam, kas notiek. Lūk, tad mēs redzam, ka ir kaut kādi šūnu sakopojumi. Šūnas virs kaut kāda skaita, viņas vairs tik vienkārši kopā neturas. Sāk parādīties nepieciešamība pēc asinsrites, jo ir jāizgādā uz tām šūniņām, kas ir iekšpusītē, vai ne? Vajag aizgādāt vajadzīgo skābekli un barības vielas. Tieši tāpat tās iekšienē tās šūniņas, viņas ēd, vai ne? Un viņām ir kaut kāds metabolisms, kaut kāds pārpalikumi. Šos netīrums savukārt vajag aiznest no tās sistēmas projām, vai ne? Mums sāk parādīties pirmās specializētās šūnas, mums sāk parādīties pirmie orgānu aizmetņi, vai ne? Un tad mums sāk parādīties, iedomāsimies, ka mēs tagad esam tāds tā kā visu varošs, visu zinošs radītājs, un mēs sēžam un skatāmies to un domājam, klausies, te prasītos pēc kaut kā tāda specializēta, pēc kaut kā prasītos pēc nieres, klausies, vai ne? Un tad tā, hop, un mēs uztaisam nieri, un tajā brīdī mēs esam inkorporējuši procesu uzņēmumā. Tātad mums sāk parādīties... Inkorporējuši? Jā, mums sāk parādīties organismi, tātad tādi, kuriem ir orgāni,
Un uzņēmējdarbībā padomā ir tieši tas pats. Tu esi maziņš, visi visu zina, tur ir 3 līdz 5 cilvēki, nezinu, varbūt līdz 10, nu kā kurā uzņēmumā. Un tad tu sāc domāt, paga, bet ir tāds process, iespējams, mūsu uzņēmumā, kas ir jāatdala drusku no pārējiem. Nosauksim to par pārdošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka tam cilvēkam, kas ražo, viņam būtu daudz labāk tomēr visu savu laiku veltīt ražošanai, mums vajadzētu tā kā kaut kādu pārdošanas procesu, vai ne? Nu, un tas ir tas maģiskais brīdis, kad tiek inkorporēts process. Inkorporācija nozīmē ķermeniskošana. Nu, es tik veidojas kaut kāda sistēma, līdz ar to neizbēgam arī hierarhija, vai ne? Ir kaut kādi pakļauti. Un šeit analoģija turpinās. Organisma hierarhija ir līdzīga uzņēmuma hierarhijai. Kurš orgāns ir svarīgākais organismā? Tas ir retorisks jautājums. Tas ir ļoti retorisks uzņēmumos. Vienam sirds, vienam galva. Uzņēmumos tas ir tikpat retorisks jautājums. Organisms eksistē tikai, kad viņiem ir visi šie orgāni. Jā. Protams, mēs varam izgriezt nieri vai aklo zarnu, bet tas nemaina pēc būtības to, ka organisms paliek un viņš kaut kādā veidā šo funkciju turpina nodrošināt. Un tieši tāpat ir arī uzņēmumiem. Uzņēmumā pats augstākais, tur nezinu, izpildu direktors, viņš tāpat bez kāda no orgāniem nobeigsies kopā ar uzņēmumu. Tātad mums ir nepieciešams ieraudzīt uzņēmējdarbībā tādu tā kā evolūciju uzņēmumu izaugsmē. Bet tas, un es jau daudzreiz to teicu, tas nekas, ka tu esi viens šūnu organisms, tas ir normāli. Tas nekas, ka tu esi vairāk šūnu organisms, tas nekas, ka tu esi organisms jau ar orgāniem, ar asinsriti un vispārējo. Tas nav par to, ka mums obligāti visiem ir jābūt lieliem uzņēmumiem. Vienkārši es parasti esmu novērojis, no uzņēmēja arī ir atkarīgs tas, cik liels tas uzņēmums izaugs. Un to ir svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi ņemt vērā. Man šķiet, ka mēs par šo jau esam runājuši kādām iepriekšējām sērijām, ka uzņēmējiem ir svarīgi saprast, ka vienbrīd tie orgāni ir obligāti nepieciešami. Bet vai tas nozīmē šī evolūcijas gaita, vai nozīmē arī to, ka kaut kādā brīdī šai sistēmai vai organismam ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts no malas, kaut kāda ietekmēšana no malas, lai viņš spētu augt tālāk? Šeit ir divas lietas, es mēģināšu izdalīt. Kas man pirmais uzreiz ienāk prātā, izaugsmes process, man, piemēram, personīgi, izaugsmes process kā konsultantam ir vismīļākais process, tāpēc, ka pārējais pēc būtības ir sistēma analīze. Ja mēs tā mēģinām uzmanīgi ieskatīties, vai ne, tad tieši tās tranzīcijas fāzes uzņēmumam, vai ne, tas brīdis, ka tu biji viens, bet tagad jūs esat 3, tas, kas tur notiek, tur nāk kaut kādi cilvēki klāt, viņi ir kaut kā jāuzrauga. Pēkšņi tev kādreiz bija tā, ka tu gribēji no rīta mosties, negribēji no rīta mosties, tev nācās mosties, jo tu tā, nomirst badā. Tagad tur ir jau kaut kādi 5 cilvēki, vai ne, viņiem pašiem savu galvu ir uz pleciem, viņi sastrīdās savā starpā. Mums tur sāk parādīties jaunas lietas, kuras pirms tam vispār tur nebija. Tās zinātnē sauc par emergent properties. Man nav nejausmas, kā to tulko, bet tā ideja ir tāda, ka eksistē kaut kāda veida īpašības, kuras parādās tikai noteiktas kompleksitātes sistēmās. Tātad mums nav tāda lieta kā cilvēku resursu izaicinājumi, ja mēs esam viens uzņēmējs, bet pēkšņi viņi sāk parādīties. Tad pēkšņi sāk izskatīties, ka pārdošana nesadzīvo ar ražošanu. Vai ne? Tad pēkšņi sāk izskatīties, ka ražošanā mums strādā jau vairāki cilvēki. Viņiem vajag vienam otram atstāt kaut kādas instrukcijas, atstāt uzdarītu darbu, tad mēs sākam domāt, kā mēs tos resursus varam uzraudzīt, jo uzņēmējs pats, viņam jau vairs nav laika, vai ne? Un mēs sākam lēnām, un tā ir tas patiešām, manā prātā, tāds maģisks laiks uzņēmējdarbībā, kad tu pāraudz no viena tā organisma veida uz nākamo, un tur bieži vien ir nepieciešams, un tur ir svarīgi ņemt vērā, tātad bieži vien ir nepieciešams kāds, kuram ir skatījums. Nevienmēr tas konsultants, īstenībā bankas bieži vien mēdz būt blakus. Nu, tagad ir rūpīgi jādomā, kādam padomam no kredīta konsultanta ieklausīties, un kurā varbūt nevajadzētu ieklausīties, bet ļoti bieži tas saistās, piemēram, papildus investīciju ieplūšanu vai papildus kaut kādu resursu pārdali, bet parasti ir tā, ka tas saistās ar nezināmo, ar jaunu nezināmo, kas ir atnācis. Pirms tam nebija, tagad būs. Un es saku, man, piemēram, kā konsultantam, tās ir visinteresantākie brīži. Bet Kris, tev iespraucos, bet tam jaunajam iesācējam, uzņēmējam, ko viņam šī evolūcijas teorija tavu māca, kāda ir morāla viņam? Tas, ka no paša sākuma tas ir jāuztver kā sistēma, vienalga maziņa vai liela, un attiecīgi kaut kā jārīkojas šīs sistēmas ietveros? Mans ieteikums ir, un tā bija otra lieta, ko es gribēju piebilst, tātad tiek uzskatīts, ka uzņēmumi var augt organiski, tas ir balstoties uz apkārtējā vidē esošajiem impulsiem, un var augt stratēģiski, tātad kaut kādā virzītā, mērķtiecīgā veidā virzīt uz kaut kurieni. Es to salīdzinātu ar tomātu, čili piparu. Es man liekas, jau vienreiz kaut kādu tādu salīdzinājumu to es izteicu. Tātad mums ir
mums ir stādiņš, kurš aug. Viņš pats par sevi aug, viss viņam ir kārtībā. Bet, ja mēs gribam, lai viņš aug vēl lielāks, viņš pats zem savu svaru var sagrūt. Ja? Tātad mums ir jāņem vērā, ka vienu brīdi iespējams jāsāk ir tas stādiņš stutēt. To sauc jau par strateģisko izaugsmu. Tās stutītes mums ir plāni, stratēģijas, attīstības, budžeti vai ne uzņēmumā un tā tālāk. Atliecam apakaļ pie uzņēmēja. Tas, ko ļoti svarīgi ir saprast uzņēmējiem, kas ir viena no izplatītākajām kļūdām. Turklāt es uzskatu, tas ir viens no manu mūža neveiksmju iemesliem uzņēmējdarbībā, ka mēs nenoķērām izaugsmu vajadzīgajā brīdī, un mums vēl joprojām likās, ka mēs esam mazs uzņēmums. Bet mēs jau nebijām vairs mazs uzņēmums. Un tas ir viens ļoti smags brīdis uzņēmumu īpašniekiem saprast, ka tu to vairs nevarēsi. Mēs nevaram sagaidīt. Mēs nevaram aptvert visu to sistēmu. Jā, un tā ir tāda interesanta lieta, ka daudziem uzņēmējiem šķiet, ka viņi var vadīt jebkāda izmēra uzņēmumu. Bet vadīšana un uzņēmē darbība, vai ne, tas ir divas pilnīgi dažādas lietas. Tātad, ja tu esi cilvēks, kuram ir, piemēram, galdnieka izglītība, tavu galdniecība aug un attīstās un sāk kļūt par milzīgu uzņēmumu, nav teikts, ka tev nav spēju pārvaldīt lielu uzņēmumu, taču vairāk gadījumos nekā nē, tev nav tāda spēja. Pirms mēs ejam tālāk, tu pieminēji to brīdi, kad uzņēmumi it kā būtu jāaug lielākam, ka to ir svarīgi nenokavēt. Kādas tad ir tās pazīmes, kas liecina par to, ka šis brīdis tuvojas? Vai tas ir tikai atkarīgs subjektīvi no manām sajūtām, ka tagad vajadzētu būt lielākam, vai tur ir kaut kāda objektīva rādītāja? Nē, tātad uzņēmuma uzdevums sākumā ir izdzīvot. Tātad tas, par ko mēs runājam, kā arī par to peļņu. Tātad tev ir jābūt pelnošam, un tikai tad tu vari sākt lēnām skatīties apkārt, kas notiek un attīstīties un tā tālāk. Te gan jāsaka, tu to vari darīt jau pirms tam, bet bez peļņas tev, diemžēl, tas uzņēmums nebūs ar ilgu dzīvi, vai ne? Atkal ar izņēmumiem, bet visbiežāk tas tā ir. Lūk, tātad, mēs augam kā? Palielinot apgrozījumu. Mums baigi grūti ir citādā kaut ko. Mēs varam piesaistīt vēl investīcijas, bet pārstāv tev būs grūti piesaistīt investīcijas, ja tu neesi spējis kaut ko pierādīt tirgu. Mums aug apgrozījums, un tad vienbrīd tu saproti, ka tu nevari vairs likt, piemēram, blakus cilvēkus pie savējās šujmašīnas, vai ne? Jo vienbrīd tev nav telpas vairs šujmašīnām, un tad vienbrīd sāc aizdomāties, iespējams eksistē kaut kāda automatizācija, tāpēc, ka šobrīd mēs esam sasnieguši brīdi, kurā man šuvējus uzraudzīt, sāk maksāt ar katru nākamo šuvēju aizvien vairāk, nevis aizvien mazāk. Tātad mums ir kaut kāda veida uzņēmuma mērogojumības robežas sasniegt. To katrs man savā uzņēmumā. Tā ir gan lieta, ko parasti uzņēmēji pamana diezgan laicīgi. Un tad vienkārši ir jautājums, ko darīt tālāk. Tad ir jāizdara lēmumi par kaut kādu veidu procesuālām pārmaiņām. Un ir ne visi var izdarīt šādus lēmumus. Jā, jo tas ir īstenībā sarežģīts brīdis diezgan, tāpēc, ka tev ir iespējams, ka tas nākamais izaugsmes posms prasa, tur es nezinu, aizņemties, investoru meklēt vai kaut ko. Tas vēl būtu. Tā ir tāda liela izšķiršanās. Tas vēl būtu salīdzinoši nieks. Vissmagākā lieta ir tā, ka šī izaugsme, šie lēmumi tev prasa apzināties pašam savas priekšrocības un trūkumus. Un, ja priekšrocības mēs paši sev plus mīnus mākam identificēt, mums ir diezgan sarežģīti ar saviem trūkumiem, un reizēm tas trūkums ir, piemēram, vadības zinību nesamība. Tātad jāmeklē vadītājs. Jā, tas ir ļoti interesants brīdis uzņēmumā, ka ir jāmeklē uzņēmuma vadītājs. Atkal, ne visiem uzņēmumiem tā ir problēma, bet lielākai daļai no uzņēmumiem tā ir problēma vien brīdi. Tātad, es teiktu tā, uzņēmējam ir jāskatās apkārt, kas notiek, viņam jāturpina strādāt pie apgrozījuma palielināšanas, viņš vienbrīd saprot, ka viņam laika visu apdarīt nav, viņam ir jāsāk likt iekšā kaut kur cilvēki. Ideālā variantā, salīdzinoši ātrākā posmā, viņš saprot, ka viņam jāņem cilvēki, kas ir tajā lietā, kas viņam būs jādara, labāki par viņu pašu, par uzņēmēju. Citādi, tu saliec sev apakšā mācekļus. Tā baigi ātri nevar izaugt. Teiksim tā, atkal jau, tas ir atkarīgs no situācijas, bet lielākoties, ja tu ņemsi zem sev mācekļus, kur visu laiku no tevis mācīsies, viņu labākais sasniegums būs pa lielam tavs labākais sasniegums. Un tā ir tā specializācija, par kuru es runāju. Vienbrīd tu saproti, ka tu vairs vairāk pārdot nevarēsi, man ir jāņem cilvēks, kas ir profesionāls šajā jomā. Tu vairs vairāk ražošanu attīstīt nevarēsi, tev ir jāņem cilvēks, kas ir profesionāls šajā jomā. Tā, tu sāc stutēt to savu uzņēmumu, tu sāc likt tās stutītes, lai tas uzņēmums augtu aizvien lielāks. Kur tur ir cilvēciskās robežas, viņas vienmēr ir psiholoģiskas. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Tas moments, kad cilvēks vairs nevar. Tas ir ļoti sarežģīti man aprakstīt to situāciju, bet man vienmēr tādā situācijā cilvēkam ir jautājums, vai tu uzskati, ka tas būs to pūļu vērts? Vai tu redzi priekšā to atalgojumu tam, ka tev tagad būs šitā jāpūlās? Jo ir cilvēki, kuri nevar sadzīvot ar daudziem cilvēkiem. Ir cilvēki, kuram ego ir tik spēcīgs, vai ne, ka viņš nevarēs pieņemt to, ka otrs cilvēks būs gudrāks un viņam kaut ko mācīs. Vai ne? Un to ir laicīgi sevi jāatrod.
Un tas nav slikti, ka tev ir liels ego, piemēram. Tas nav slikti, ka, kā es reizēm saku, uzņēmējiem vienmēr mantkārībai jāpiemīt. Tas nav slikti. Bet tev vienkārši to vajag pamanīt, tev vajag saprast, cik liela tev ir tā mantkārība. Visbiežāk izrādās, ka viņa nav baigi liela. Es kādreiz teicu, man nav tā saķeršanas, tā refleksa, kas maziem bērniem ir bijis. Attiecībā uz naudu, kampšana, man nepiemīt. Un tāpēc es neesmu gatavs spērt papildus soļus. Es to saucu par dvēseles pārdošanu nelabajiem. Ne? Es neesmu gatavs spērt tos papildus soļus, kas man ievestu neētiskā rīcībā, lai es sev pateiktu, ka es pēc tam sev atdarīšu. Es pēc tam paņemšu garāku atvaļinājumu kaut kur, vai ne? Man nepiemīt, man tad nav tāds refleks. Tādēļ es jūtos ļoti labi mazajā uzņēmējdarbībā. Ok, bet runājot par to brīdi, kad vēl ir, nosacīt 3-5 cilvēku uzņēmums, kurš ir varbūt tikko izaudzis lielāks vai plāno vēl mazliet varbūt lielāks būt. Vai tu iesaki šajā sākuma posmā šos te papildus cilvēkus piesaistīt kā partnerus līdzvērtīgus vai tomēr kā darbiniekus vai kā ir pareizāk? Tātad padomā par to, kādu veidu tev ir vajadzīgs resurss. Ja tas ir projekta bāzēts resurss, un tur es pats kādreiz kļūdies diezgan daudz, tajā brīdī tev nevajag partneri tajā jomā. Tas būtu dizaina jautājumi, izstrādes jautājumi, kaut lieta, kur tev vajag uztaisīt, un tas kādu laiku nebūs vajadzīgi. Tur partnerība nav jēgas. Ja tas ir kaut kas saistīts ar tavu kritisku procesu uzturēšanu, tad jā. Bet, un atkal interesanti lieta, kritisku procesus, kas ir saistīti ar nevis administrēšanu, bet vērtības pievienošanu. Administrēšana pēc būtības uzņēmuma pašā sākuma posmā administrēšana ir grāmatvedība. Tur, es nezinu, vai tev vajag ņemt grāmatvedi daļās uzņēmumā, lai viņš bez algas varētu cīnīties par to, lai tev kādreiz viņš varētu dabūt to naudiņu, ko viņš ir ieguldījis tevī apakaļ peļņā. Es tev pilnīgi godīgi teikšu, es nezinu šādu piemēru īsti, bet varbūt, kad nevajadzētu tā darīt. Taču, ja tu esi labas lietas ražotājs, un tu redzi, ka tev baigi prasītos kāds labs resurss pārdošanā, tad reizēm vienīgā izeja tev ir partnerība. Jo tāpēc, ka, tev jau no naudas paņem cilvēku darbā, vai ne? Un tā ir tā pirmās fāzes, vienmēr tā interesantā, tā izaugsmes, tas veids, kādā tu audz. Ja tu vari atļauties to cilvēku darbā, tad atkal rēķinies, tev paņemot viņu darbā varētu būt pārāk lieli riski kā mazam uzņēmumam. Jo no tā darba var vienā brīdī piecelies un aiziet. Partneris retāk pieceļās un aiziet. Tā ka tur ir viss kaut kāda apsvēruma. Vai ņemt obligāti par partneri, ja tu redz, ka tas kaut kas kritisks, uz kā būvēsies pēc būtības tavies bizness, jā. Bet pārāk daudz partneri arī nebūs labi. Tad ir tā bišķiņ kolhos. Te mēs te varam baigi ilgi diskutēt par to, cik ir ideālais dalībnieku skaits uzņēmumā. Jā. Man nav jausmas. Es nezinu, kāpēc man vienmēr liekas, virs 5 cilvēkiem tur tā kā bariņš jau veidojās. Nē, un atkal ir taču biržā kotēta uzņēmumi, visi viņiem ir īpašnieki. Tā, ka tas ir vairāk tāds, ja ir virs 5 uzņēmējiem, tad es sāktu bezmaz vai apdomāt par padomi. Jo pilnīgi noteikti viņi visi 5 nevar būt valdē. Un tā ir interesanta lieta, ka jautājums, kas vispār ir valde? Man nesen sanāca tāda interesanta saruna. Cilvēkam man bija jāskaidro vispār, kas tas tāds ir. Uzņēmējs, valdes loceklis, padomas loceklis. Tātad uzņēmējs un uzņēmuma vadītājs var nebūt viens un tas pats. Es neesmu savos uzņēmumus vadītājs, jo es neesmu beiglabs vadītājs. Tātad es esmu kapitāldaļu turētājs, bet valdē es īstenībā pat varētu sevi izņemt, bet es esmu sevi atstājis. Es nezinu, kāpēc īstenībā. Es par to padomāju. Bet valdē, ja uzņēmuma ir direktors, valde, viņš tātad pārvalda, viņam ir parakstiesības, viņš var izdarīt lēmumus attiecībā uz uzņēmumu. Un jā, tā ka tam nav, tam skaitam nav kritisks nozīmes. Man liekas, uzmanīgi būt vienam. Ir jābūt uzmanīgi vienam. Es šajā uzņēmumā, kurā es atrodos, lielāko tiesu no savu laiku, arī kontekstā, piemēram, ar šo raidījumu, vai ne? Tur es esmu viens īpašnieks, bet vienkārši tāpēc, ka tas ir tik ārkārtīgi niecīgs uzņēmums, būtu liktos dīvaini piesaistīt tur vēl kādu. Bet laikam ir būtu jēdzīgi, ja tur ir vairāk cilvēku, tev pieminētie 5, piemēram, ka tomēr ir ļoti strikti nodalīts, pa ko kurš atbild, vai ne? Nevis visi atbild pa visu, jo tad, tā var sākties tāda neveselīga konkurence. Jā, bet atkal te es teiktu, drīzāk būtu jādomā nevis, ka ir katrs, kas par kaut ko atbild, bet kad attiecībā uz veicamiem procesiem atbildības nosedz šos procesus. Tas nekas, kad ir vairāk cilvēki, kas atbild par vienu to pašu, viņi laika gaitā viņi tāpat sadala tos pienākumus. Tā lielākā problēma ir tā īpaši, tas ir attiecināms uz radošo industriju uzņēmējiem. Visi atbild par vienu to pašu. Piemēram, ir modes apģērba šuvēji, 5 gabali, visi ir modes dizaineri un šuvēji. Un tad man tā reizēm, labi, jāpārdos, kurš
Nezinu, skatīsimies. Tā jau nav. Un tad tā pārdošana tiek mesta kā tāds karsts kartupels no viena uz otru. Ja tev nav tāda cilvēka, kas to dara, tad es neesmu pārliecināts, ka jums vajadzēja visiem sanākt vispār kopā. Kaut kā tā es tur. Labi, tāda tavā evolūcijas tajā bildē mums ir notikuši uzņēmuma dzimšana, viņš ir palicis jau lielāks, tas jau ir lielāks organisms, sistēma, viņā sāk parādīties darbinieki, vai ne? Kā tad mēs šos darbiniekus uztveram tagad? Vai viņi mums ir tādi darbarīki, aktīvi, vai viņi mums ir cilvēki, draugi? Kas tie tādi mums būs? No grāmatvedības skatu punkta darbinieki ir tēriņi. Bet tā ir tēriņa pozīcija, kas turklāt neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Tie ir tēriņi un sliktie tēriņi. Tie jāmazina. Cik tas dīvaini neliktos, jā. Bet te jāpiebilst, es reizēm atļaujos būt sarkastisks. Jā, bet tad pirms tam man jāpārliecinās, vai pēc tam man jāpārliecinās, ka viss man saprot pareizi. Tātad es gribētu pateikt to, ka šeit es būšu sarkastisks, bet es mēģinu būt sarkastisks pozitīvā veidā. Darbinieks ir darbarīgs. Bet arī tu esi darbarīgs tajā pašā uzņēmumā. Nevajadzētu domāt, ka tu esi vienīgais tur karalis pavēlnieks cilvēks ar dvēseli apveltīts, vai ne, un pārējie visi ir tavi darbarīgi kastītē. Tu tādi netiks pie labiem darbiniekiem visdrīzāk. Kaut arī ir visu kaut kāda izņēmuma, protams, bet tā svarīga lieta, ko saprast, jūs esat kopā sanākuši, lai radītu vērtību. Obligātās 30 sekundes. Tiem, kam sanāk, ir jāturpina, un Luminor atbalstīs. Tātad ir jauns produkts, kas ir aizdevums sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku. Aizdevums ar samazinātu procentu likmi uzņēmumu attīstībai, iekārtu iegādēji vai auto leasingam. Tātad pieteikties var uzņēmumi sākot no viena pilna darbības gada, kredīts no 10 000 eiro uz augšu. Piesakies! Man reizēm patīk pat teikt, ka horizontāla hierarhija nozīmē, ka nav izteiktas tādas pavēļu došanas un pavēļu saņemšanas pozīcijas. Horizontālās hierarhijās uzņēmuma vadītāji var īstenībā redzēt kā tehnisko darbinieku. Viņš vienkārši nodrošina, lai lietas notiek. Viņam nav nekāda cita baigā loma. Protams, ir cilvēki ar augstāku harizmu, zemāku harizmu, līderu, tur lomas, visu kaut kādām tādām lietām, bet horizontāls ja tu gribi, lai uzņēmumā viss ir vienlīdzīgi, tajā brīdī neredz vadītāju kaut kādu pārstāvošu. Viņš pēc būtības ir, viņš papīrs bīda, viņš atbild par to, lai procesi notiek, viņš atbild par to, lai cilvēki nestrīdētos savā starpā. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi labs, pazemīgs skatījums uz mazu uzņēmumu. Citādi, taisīt jau kaut kādas ego cīņas pirmajos uzņēmuma darbības gados var, bet man liekas, tas nenoved līdz laimīgai uzņēmējdarbībai, vai ne? Jūs visu laiku ir par kaut ko jācīnās. Man gadījis likās, ka tu teiksi, ka tas nenoved līdz laimīgām beigām. Bet pie beigām mēs vēl nonāksim. Tātad par uzņēmumu beigām laimīgām, ja mēs domājam par to, ka uzņēmums pelna. Man ir tāds priekšstats, ka īstenībā antisociāla uzvedība ir pozitīvs faktors uzņēmuma peļņā. Lai cik tas dīvaini neliktos. Un tā ir, slikti, ka tā ir, bet tas ir mans novērojums. Kādā ziņā antisociāli? Autoritāri cilvēki, šeit domāju, piemēram, autoritārisms pret demokrātiju, vai ne? Jā. Un autoritārismu šajā gadījumā es uzskatu par antisociālāku nekā demokrātiju, nekā vairākumu tur viedokļu. Atkarībā no sistēmas, atkarībā no nozares, autoritāram uzņēmumam ir lielāka iespēja augt nekā tādam, kur tiek izreidināts vidējais aritmētiskais. Tā vienkārši iemesls dēļ, ka ir jābūt kādam, kas izdara lēmumu. Un tajā brīdī tā autoritāte velk uz priekšu to lēmumu izdarīšanu. Mēs darīsim šitā, bet varbūt bija labi izdarīt tā. Varbūt, bet mēs darīsim šitā. Bet man tomēr šķiet, ka vajadzētu darīt tā. Un tā vietā, lai iegrimtu dziļās diskusijās, vienkārši pasaka, mēs darīsim šitā. Tātad autoritāram uzņēmumam ir iespēja augt tīri vienkārši dēļ tā, ka lēmumu pieņemšana pātrinās. Bet, ja mēs redzam uzņēmumu kā viņā strādājošo cilvēku labsajūtas summu, vai ne? Tas nenoved parasti, man liekas, ka tas nav beiglāk. Tad nebūs. Jā, bet tu vairāk kārt pieminēji un uzsvēri, ka uzņēmuma vadītājs nav tas pats, kas uzņēmējs. Jā, tas ir pilnīgi bizards. Varbūt tu vari paskaidrot tomēr mazliet dziļāk, kas tad ir uzņēmējs šajā gadījumā un kas ir vadītājs un kādam tam vadītājam ideāliem jābūt. Tā var būt viena un tā pat persona, bet uzņēmējs, es iesaku reizēm uzņēmējiem, kas ir paši vadītāji savos uzņēmumos, mēģināt iedomāties, ka viņam ir jāsaskalda sava apziņa drusciņi. Viņa jau viegli šizofrēniskam. Tātad uzņēmējs ir kapitāla daļu turētājs,
uzņēmuma vadītājs ir cilvēks, kas pārvalda resursus. Uzņēmējs rada šos resursus. Pārvaldnieks pārvalda viņus. Tātad uzņēmējs, ja mēs tagad gribam bilances valodā runāt, uzņēmējs atbild par pasīviem tavā bilancē, izmat saistības, kamēr uzņēmuma vadītājs atbild par aktīviem. Tātad tā ir tāda, iedomājamies konkrētas, piemēram, situācijas. Mums ir uzņēmējs un uzņēmuma vadītājs, kas ir vienā personā. Un tagad mums ir jāizdara lēmums. Mēs atdosim pa velti pārpalikušo preci, tādējādi iepriecinot cilvēkus, vai mēs tomēr paprasīsim par viņu naudu, tāpēc, ka mums, kā tu saka, mūsu peļņas rādītāji nav tik ārkārtīgi labi, kā gribētu. Vai, piemēram, izdalīsim viņus darbiniekiem tos produktus, vai kaut kā tam līdzīgi, kaut kas varētu radīt sociāli pozitīvu iespēju. Lūk, un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, ka uzņēmējiem ir abi šie vēlniņi, kā tu saka, sēž. Jo tāpēc, ka no vienas puses darīt labu ir mūsu dabā, vai ne? Tas viss ir ok, bet no otras puses, kā kapitāla turētājs, ne. Un visbiežāk tieši attiecībā uz cilvēku resursu jautājumiem ir jābūt strikti nodalītam, kurā brīdī tu domā kā uzņēmējs un kurā brīdī tu domā kā uzņēmuma vadītājs. Atlaist cilvēku vai neatlaist cilvēku, pieņemt cilvēku vai nepieņemt cilvēku, kā risināt, piemēram, konflikta situācijas uzņēmumā. Vadītājs ir iekšā tajā visā. To var ļoti labi redzēt tie cilvēki, kuri nav vadības amatā, bet ir kapitāla daļu turētāji. Es visbiežāk tāds esmu savos uzņēmumos, un to var ārkārtīgi labi ieraudzīt, un man vienmēr ir jāsaka, šī ir īpašnieku sapulce. Mēs šeit atrodamies kā kapitāla daļu turētāji. Kāpēc? Tāpēc, ka ja starp mums viens, piemēram, ir pieredzējis arī vadītājs, viņš vienmēr nostāsies darbinieku pusē kā vadītājs. Tāpēc es gribēju teikt, ka kapitāla daļu turētājs un vadītājs, tad viņš ir tādā mazliet vieglā konfliktā visu laiku. Vai tādā jā, bet situācijā. Tas ir veselīgs konflikts, protams, jā. Okay. Bet ja šis nelielais uzņēmums grib augt lielāks un viņš saprot, ka viņam tas vadītājs tik un tā būs vajadzīgs un viņš viņu jau saulēcīgi sāk meklēt, ko tu teikt, varbūt kāds ir tas ideālā vadītāja, teiksim, portrets vai es nezinu, pēc kādiem parametriem vispār vadītājs būtu jāmeklē? Atšķirībā no uzņēmēja, vadītājs ir profesija. Tu vari kļūt par profesionāli, kas nozīmē, ka tev ir par viņu jāmācās. Jā, skolā gribētu. Jā, tā tas, diemžēl, vai par laimi arī ir. Un ir daudz cilvēku, kas saka, ko tad reku, taču es taču vispār ar 10 klašu izglītību, un es esmu liels uzņēmējs. Jā, un tad man jāsaka, bet tu esi liels uzņēmējs, un pierreiz arī uzņēmuma vadītājs. Tad man jāsaka, bet tu esi mazākumā šajā jautājumā. Jo tāpēc, ka vidēji lieliem uzņēmumiem vadītāji pārsvarā ir cilvēki, kas ir ieguvuši vadības zinību izglītību. Un lai, teiksim tā, lai pārbaudītu apgriezto teoriju par to, ka īstenībā pilnīgi jebkurš var vadīt jebkādā izglītības, turot jebkādu izglītību, tad man te būtu jāsaka, jā. Un tagad pasmēs visā pasaulē, vadības zinību fakultātes, paņemam visas biznesa skolas, paņemam visas MBA grādus un izmetam izkastē. Jo izrādās, tas ir pilnīgs muļķības. Es no ielas var paņemt cilvēku, viņš būs tieši tikpat labs vadītājs. Nav tā, vai ne? Es varu no ielas paņemt cilvēku, un viņš būs labs uzņēmējs, bet es nevaru no ielas paņemt cilvēku, lai viņš būtu labs vadītājs. Tur ir specifiskas lietas, kas ir jāzina. Tā ir profesija. Tas viens brīdis, kas ir jāizšķiras uzņēmējiem, un man bieži sanāca to teikt uzņēmējiem, vai tev ir jāiet mācīties, vai tev ir jāpaņem kāds, kas māk. Tātad arī pats var iemācīties tieši tā. Protams, ir ļoti daudz uzņēmēju, kas ir priekš tam, taču MBA grāds visbiežāk ir paredzēts. Tie ir uzņēmēji, kas ir izdomājuši, ka viņi grib iemācīties būt par vadītājiem. Un tieši izaugsmes, kas ir mūsu šodienas tēma, kontekstā es gribēju parunāt par darīšanu pašam, vai ne? Tātad šai gadījumā mēs iesākam runāt par to, ka varētu pats arī izmācīties par vadītāju, nav neiespējami, vai ne? Un ir vēl virkne visādi ļoti daudz citu lietu, ko var darīt pats, vai ne? Reklāmas kampaņu var uzzīmēt vai izgudrot pats. Līdz kaut kādai robežai, jā. Saražot visu var teorētiski pats, remontu var birojā uztaisīt pats. Šī ir man ļoti, ļoti biežā, tā ir atkal jau no manas biežāko uzņēmēju kļūdu vācelītes. Kāpēc tāda problēma, es viņu sauc, laikam, ir pašam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Tā ir... Tā skan labi. Neskan jau labi, bet tā ir tā problēma cilvēkiem. Tātad pirmkārt tas ir uzticēšanās absolūta nesamība, vai ne? Citiem cilvēkiem tas viens. Un otrs ir kaut kāda galvā iesakņojusies, kaut kāda pārliecība, ka tev vajag visu pašam darīt. Un tas attiecas gan uz uzņēmēju iekšā uzņēmumā, gan uz uzņēmumu attiecībā pret ārpakalpojumiem, piemēram. Nevajag to visu pašam darīt. Reizēm tu nevari, reizēm ir neefektīvi pašam darīt. Un tieši tāpat uzņēmējiem. Ja tu gribi augt, tev ir jāsaprot, ka tu nevarēsi visu darīt. Un tev ir jāpadomā, ko tu gribēsi darīt. Man ļoti bieži sanāk runāt ar uzņēmējiem, kur atnāk pie manis un saka, mums ir viss labi, apgrozījuma rezultāti ir, mēs pildām mērķus, visi forši, bet
Bet es gribu jaunu produktu. Nu, es gribu izstrādāt jaunu produktu, man ar to vajag palīdzību. Un vienmēr man pirmais jautājums ir, kurš tev vada uzņēmumu? Ja tu saki, ka tu pats vada uzņēmumu, tad man ir jautājums, kam tu noņemsi no savu laiku, radot jaunu produktu? Jo mēs parasti neskapēc iedomājamies, ka mēs tagad esam uzņēmumu vadītāji, mēs tagad gribam radīt jaunu produktu, un tas ir viss, ko mēs iedomājamies, bet padomāt, ka viens solis priekš, lai radītu jaunu produktu, tas tev prasīs laiku, vai ne? Ja, lai tas prasītu tev laiku, tas nozīmē, ka tas laiks kaut kur ir jāatslogo. Un tāpēc parasti ir jautājums, cik daudz brīvā laika tev ir, lai tu varētu radīt jaunu produktu. Tie uzņēmēji saka, ne, man mīnusā ir brīvais laiks. Tas saka, varbūt tev vajag vadītāju uzņēmumā. Un tās parasti pirmās reizes, ka tie uzņēmēji vispār aizdomājas par kaut kādām tādām lietām, Nu jā, un bieži vien man sanāk to uzņēmēju izvilkt laukā no tādas nelielas, tādas vieglas depresijas, rutīnas sajūta uzņēmējdarbībā, jo viņš pats nav sapratis, ka uzņēmuma vadītājs un uzņēmējs nav viens un tas pats, un tas reizēm paver baigi labās durvis uz attīstību, jo tāpēc, ka tu saprati, ka tu izmēs uzņēmējs, tev patīk radīt kaut ko no nekā. Tā vietā tu sēdi 3 gadus un paraksti papīrus, tev sen jau viss ir apnicis. Galvenais tas, ka tā ir visstrakākā situācija, kur atrasties, jo tāpēc, ka tu esi tur, kur citi grib nokļūt, vai ne? Un tajā brīdī tev tā likās, nu jā, nu es taču nedrīkst sūdzēties. Un tu tikai grimsties vien dziļākā depresijā, jo tāpēc, ka tev dzīve kļūst absolūti neinteresanti. Un tad, protams, kad bieži vien cilvēki vēršās pie konsultanta, es gan reizēm saku, varbūt psihologs būtu vislabāks, bet psihologs nezina šos procesus, vai ne? Un tāpēc varbūt konsultants pat tādā situācijā ir labāks, jo es varu izvilkt to cilvēku laukā un tos bedres, un es viņam saku, taču ej un taisi to produktu, bet kādam ir jāvada. Un tad mēs aizdomājamies, nākošais izaugsmas posms ir vadītāja piesaiste, lai turpinātu nodrošināt pelnošās uzņēmuma daļas funkcijas, kamēr pats uzņēmējs, viņš ir brīvs kā putns debesīs. Reizēm ir otrādi. Reizēm cilvēks ir ilgi cīnījies par savu drošību. Tie ir tie administratori tipa uzņēmēji. Viņš ilgi cīnījies par savu drošību, viņš ir sataisījis apkārt savu sistēmu. Viss ir forši, viss strādā, bet peļņa aiziet neefektīvi. Peļņa tiek neefektīvi izmantot uzņēmuma iekšienē, jo tāpēc, ka viņš, piemēram, savu nozari pilnībā aptvērs, viņam jaunu produktu tur taisīt, vai nu negribās vai kādu pamatot iemeslu, kāpēc to nedarīt. Tad parasti es saku, tev vajag spinautu. Tev vajag kaut kādu cilvēku, tā sauc uzņēmumus, kas tiek veidoti, lai attīstītu kaut kādu mācas uzņēmumu jaunu projektu. Vai ne? Tātad tev vajag komandu, kas ir attīstības komanda. Tur ņem jaunāku cilvēku, jo parasti pusmūžā cilvēki ir tie, kas saka, es vairs negribu skriet, bet attīstīties gribās. Nu, tad viens variants, protams, ir, ka viņš izņem visu peļņu no uzņēmuma laukā un iet spēlēt investīciju pokeru, vai ne? Bet reizēm cilvēki, kas grib to kapitālu saglabāt. Un tad es saku, taču viss kārtībā, paņem iekšā kaut kādu aktīvu jaunu cilvēku, it sevišķi, ja tev pašam ir idejas, ja tev nav idejas, tu pajautā apkārt starp saviem darbiniekiem, vai jau, ka viņiem kaut kāda ideja ir. Ja viņš ir labs cilvēks, tāds, kas izstāsta, ka viņš varētu aktīvi iet un darīt lietas, paņem uztais ar viņu kopuzņēmumu vai kaut vai sākumā vienkārši uztais to kā, attīstības komandu, vai ne, vai jauno produktu izstrādes komandu, un lietas viņam tur strādā. Tā arī ir attīstības fāze uzņēmuma. Bet runājot par lietu nodošanu kādam citam, ārpakalpojumu un tādām lietām, mēs iepriekšējā sērijā runājam par pārdošanu, secinājām, ka pārdošana būtu viena no tām funkcijām, kas ir uzņēmuma iekšienē jārealizē pašiem tā vai citādi. Jā. Kas tad ir vēl tās pilnīgi obligātās funkcijas, kuras ir jāpatur iekšpusē un par kurām uz āru domāt nevajadzētu? Intelektuāls īpašums pilnīgi noteikti. Zīmols. Tas nenozīmē nedod zīmolu uz frančīzi vai nedod uz licenci. Tas, to var darīt un to vajag darīt, bet es domāju to tieši īpašumu, jo mūsdienās bieži vien uzņēmums sastāvs ir tas zīmols, vai ne? Un tā ir viena lieta. Ražotājiem gan atkal ir pilnīgi vienas vietas, jo tāpēc, ka tu ražo, tur vienalga kāds ir zīmols. Bet es teiktu zīmols, un pat, ja tu izdomā, ka tu gribi ražot izmanto zīmolu, var arī atdot. Tā, ka nav. Svarīgākais ir vērtību apmaiņas nodrošināšana. Tātad pārdošana, es pateiktu drusku plašāk, iespējams, mārketings kā uzņēmuma uzraudzības funkcija. To vajag paturēt. Un ja tu nesaproti, ko tas nozīmē, tad tas vienkārši nav tev. Tātad, ja nesaproti, ko tas nozīmē, tad vienkārši dari visu un skaties, kā tev Dari visu. Bet reāli ir jau viens brīdis, kad cilvēki aizdomājas, un ir arī tādi uzņēmēji, kas nekad neaizdomājas par to, ko nozīmē uzņēmējdarbība, ko nozīmē mārketings, ko vispār kaut kas nozīmē. Viņam nevajag, viņam labi iet tāpat. Tā ka jā, ja tu man jautā, kas būtu obligāti jāpatur uzņēmumā, attīstoties, nekas īstenībā. Identificē kaut ko, bez kā tu vairs nebūtu uzņēmums, tas arī ir jāpatur. Ok, labi. Turpinot tavu analoģiju par uzņēmumu kā organismu, kurš attīstās, aug, mēs jau tagad nonācām līdz tam, ka ir vadītājs un ir audzis vēl lielāks, un tad katrs organisms pienāk pie kaut kādas savas dabiskā beigposma. Kur tad ir tā korporatīvā paradīze un kā viņi iestājās? Un kā nenonāk korporatīvajā ellē? Tagad ļoti svarīgi ņemt vērā to, ka mūžīgi dzīvojošu uzņēmumu nav. Nē.
pēc definīcijas tas vienkārši nav iespējams. Saule izdisīs pēc pāris miljardiem gadu, tā ka nav, mūžīgi uzņēmumi nav. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir sākums un ir beigas. Vienkārši viņas var pienākt ātrāk vai vēlāk. Ja mēs uzņēmumu beigas redzam kā uzņēmumu nāvi, mēs varam runāt par uzņēmumu paradīzi, bet zin kā, es tomēr izvairītos. Es teiktu tā, padomājam tagad. Ja, turpinam uzņēmumu salīdzināšanu ar organismiem. Uzņēmums ir organisms. Un tad ir jautājums, vai uzņēmumam ir dvēsele. Tad mēs, protams, strīdētos, vai cilvēkam ir dvēsele vai ne, bet pieņemsim, ka mēs tā poētiski runājam. Jā. Tāds, vai uzņēmumam ir dvēsele? Ir. Tas ir uzņēmējs, vai ne? Un tagad iedomājamies, paņemam, piemēram, kaut kādu šo transcendentālo kaut kādu lietu, paņemam pārdzimšanas teoriju no budismu, vai ne? Cilvēks nomirst, bet viņa dvēsele pārdzimst. Un atkarībā no tā, cik viņš ir bijis labs cilvēks, tad dvēsele var pārdzimt aizvien augstākās vietās, kamēr viņai dvēsele vairs nav jāpārdzimst un dvēsele atrodas nirvānā. Bet tieši tāpat ir ar uzņēmumiem. Uzņēmums eksistē kaut kādu iemeslu dēļ, viņš saslimst un nomirst. Bet uzņēmējs jau paliek. Uzņēmējs ir tā dvēsele, un tas uzņēmējs pārdzimst. Un tagad padomājam, vai eksistē labi pārdzimšanas veidi, tātad tu pārdzimsti par cilvēku, un slikti pārdzimšanas veidi, tātad tu pārdzimsti par tārpu. Piemēram. Jā. Ir, padomājam. Tātad, ja tu esi labi strādājis kā uzņēmums, kā uzņēmējs, tev ir kontakti, tev ir tīklojums, tev ir zināšanas, tev ir paziņas, tev ir draugi, vai ne? Tev ir apkārt cilvēki, tev ir reputācija. Tas viss tev ir. Savukārt, ja tu esi bijis krāpniecisks, ja tu esi melojis, ja tu esi pārsolījis, ja tu esi, drusku pārsolīt, ja vienmēr vajag, vai ne? Bet ja tu esi atstājis aiz sevis sliktas emocijas, vai ne? Tu nekādā labā vietā jau vairs nevar pārdzimt. Tu vari pārdzimt tikai aizvien sliktākā, aizvien caurumainākā vietā. Un tas ir viens man liels ieteikums uzņēmējiem, kas ir maksātnespējas priekšā. Cenšaties atstāt aiz sevis pēc iespējas mazāk kreditorus. Cik vien iespējams mazāk kreditorus. Tāpēc, kad visi tie kreditori, viņi būs tava karma. Tas ir tas, ko tu ņem līdzi. Ēdināšanas, piemēram, biznesā ir ārkārtīgi svarīgi. Mūsdienās gan, laikam, līdz ar lielajiem izplatītājiem tas kļūst mazāk svarīgi, bet kādreiz tas bija kritiski svarīgi. Un tajā brīdī, ko tas nozīmē dzīvē, jo tu jau nevar, ko nozīmē samazināt kreditors. Tavs uzņēmums ir 50,000 mīnusā, ko tu tur var samazināt, vai ne? Bet, ja tu esi laicīgi attapies un kaut kāda veida apgrozījums tev vēl notiek, tajā brīdī, un es pats to esmu darījis, tu paņem kreditoru sarakstiņu un paņem tos rēķinus, kas ir neapmaksātie, un ej pie viņa. Un saki, ir tāda situācija. Mums izstāsta, ka būs maksātnespēja. Un tā svarīgākā lieta ir, lai nulle ļaunprātības. Jo tāpēc, ka ļaunprātība pēc tam, ja iznāk uz ārdu, tad palielam, tad nekāda nirvāna nebūs. Tad nekāda nirvāna nebūs. Bet šis ir ļoti labs, man šķiet salīdzinājums, jo, nevis salīdzinājums, bet tāds secinājums varētu pat teikt, jo šī te korporatīvā nāve jaunu uzņēmēju kontekstā, ka no tā nevajag šausmīgi baidīties. Vai ne? Jo tas varētu likties, ka šausmas, mans uzņēmums beigsies, bet tā ir normāli. Nē, es gan uzreiz varu pateikt, mēs neesam pilnībā. Jā, no tā noteikti. Es kā konsultants teiktu, no tā vispār necik nav vērts baidīties. Mums gan vēl joprojām ir nedaudz tāda sistēma, vēl nedaudz baida, jo man bija. Man kaut kādam uzņēmumam šobrīd maksātnespējas process ir. Un man visu laiku ir kaut kāds maksātnespējas process, bet atkal es gribu ļoti svarīgi uzsvērt, man ir nulle ļaunprātības. Es esmu stulbs, vai ne, bet es nekādā gadījumā neesmu ļaunprātīgs. Un tāpēc es eju pilnīgi vispār atklātām kārtīm, un taču pasargdienīgi, es mēģināju, man nesanāca. Varbūt nākamreiz mēģināšu, varbūt man sanāk. Tā problēma ir tā, ka vēl joprojām ieteikums tomēr mums ir valstī vērsties ar kriminālu procesu no mūsu maksātnespēju administratoru, un tas šausmīgi biedē tos cilvēkus, kas pirmās reizes iet caur maksātnespēju, un atkal, ja ir ļaunprātība, tad tu esi pelnījis to kriminālu procesu. Taču pasargdieni, tajā brīdī tas patiešām ir nopietns pārkāpums, tas ir finanšu noziegums, bet atkal jau, reku viss man ir. Es neko neesmu, no viena nekad neko neesmu paslēpis, neko es neesmu, mēģinājis kaut kā, tur aiziet, piemēram, un pateikt, mēs īstenībā izņēmām naudu laukā, lai mēs paliktu valstī parādā. Tā taču nenotiek. Muļķības tā notiek bieži, bet manā gadījumā. Un tad mums vienkārši pēdējā reizē bija tā, ka mums daļās bija viena īpašnieks, kas nebija pirms tam, gājis cauri maksātnespējas procesam, viņai arī nebija, laikam, pirms tam bijis, un tad viņi bija šausmīgi sabijusies, viņi jau pa lielam, jo es pārspīlēju, bet, man brīžē likās, ka viņi jau tā kā krāmē mantas jau uz cietumu, un tad man bija jāmierina, viss ir kārtībā, tas vienkārši tas mums kaut kā tā ir iegājies, nevis, jo tā problēma jau ir tā, ka mēs uzskatām maksātnespējas
par ļaunprātības rezultātu. Jā, un mēs pret viņām tā arī attiecamies. Un tajā brīdī es teiktu, bet varbūt mums to vajadzētu paturēt roku tam uzņēmējiem. Viņam jau dzīve ir sabrukusi tajā brīdī. Viņš jau ir nelaimes situācijā. Tā vietā mēs viņu vēl metam pantus kaut kādas virsū, kad viņš tagad ir apkrāpis, viņš ir nozadzis, viņš ir noziedzies. To vajadzētu mūsdienās būt diezgan viegli pārbaudīt, vai ne? Tā vietā, lai tev izvelk to maksātnespējas procesu gada garumā, reku, taču es šeit esmu, un es arī zvanu savu maksātnespējas administrāciju, bet reku, es esmu, taču satiekamies un parunājam, man nav vispār nekas slēpjams, un viņi jau man arī pareizi izstāstīja, ka tā jau visi saka, vai ne? Tas jau nav tikai. Un tajā brīdī, protams, mēs godīgie starp pārējiem negodīgiem, mēs tā kā zūdam. Bet runājot par rokas paturēšanu un vēlreiz atgriežoties pie šīs te brīnišķīgās nāves tēmas uzņēmējdarbībā. Ne jau visi mirēji, arī es teikšu tā, ne visi tie, kas izskatās pēc mirējiem, arī patiešām nomirst, vai ne? Kaut kad nomirst. Bet to mēs par mērķiem, tā kā mēs runājām. Ir tādi, kas vienkārši mirēja pēc dabas. Tas ir viens, bet arī iespējams, ka ir kaut kādi apstākļi uzņēmumā, kur izskatās diezgan bezcerīgi, bet patiesībā var visu vēl turpināties un izaugsmi notikt tā tālāk. Jā, ļoti daudz. Vai tev ir kaut kāds komentārs par to, teiksim, kad uzņēmums patiešām būtu tā kā jānoraksta zaudējumus un jāspēr solis tālāk un jāķerās pie nākamā? Kas ir pazīme? Jā, un kad varbūt tomēr tas tā nav un tu vari turpināt, kaut arī izskatās diezgan kritiski? Tā pati svarīgākā lieta, tā dzīsla, kurai ir jāiet cauri uzņēmumam. Jā. Šeit runāju par maziem uzņēmumiem. Jā. Maziem, drusku vidējiem. Tātad uzņēmumiem, kuros ir uzņēmējs, kā mēs pirms tam runājām. Tātad te uzņēmumos, kuros ir uzņēmējs, jo lieliem ir citādi. Svarīgā dzīsla ir saimnieciskā darbība. Ja tu vari nodrošināt saimniecisko darbību, tajā brīdī iespējams, ka kaut ko vēl var darīt. Tajā brīdī, kad tev ir saimnieciskās darbības liegums, piemēram, tev ir nobloķēts jau konti, tad labāk jau ir pat vairs. Atkal kā kuru reizi. Var būt situācija, kurā tu cerot uz risinājumu, bet ar labu likviditāti. Tad tev nauda uzņēmumā nāk nevis no kredītiem, bet pašam no saviem apgrozījumiem. Kad tu labu gribot, esi pietaupījis kaut ko, kāds kaut kur, un valsts tev ir aizbloķējis, vai ne? Kā valsts arī dara, un kā viņi, kā arī pareizi. Tajā brīdī, ja tev ir laba likviditāte, tad to gan ātri var atrisināt, vienkārši paņem aizņemies un nosedz, bet atkal jau tas nozīmē, ka tev vēl tā dzīsla ir. To dzīslu vai nezinātājs varētu ieraudzīt? No malas nē, bet paši uzņēmēji viņi intuitīvi parasti jūt. Un intuitīvi viņi jūt. Var būt mīnusi, tur var nebūt peļņas ilgstoši, bet tas nenozīmē saimnieciskā darbība turpinās. Zaudējumi uzņēmumam vispār neko nenozīmē. Ilgtermiņa zaudējumi, nopietna apjomā pret apgrozījumu. Jā, tas nozīmē, ka tas uzņēmums ir noslīcis jau iespējams. Bet nē. Te gan es teiktu, es tikko klausoties tevī, aizddomājos vēl vienu diezgan biežu problēmu. Uzņēmējs nāk pie manis, un es skatos papīru, viss kārtībā ražo, viss labi ražo, pārdod, eksportē, un tad es saku, man parasti ir uzreiz jautājums, tātad, ja ir kaut kāda problēma, ko risināsim problēmu, ja nav, strādāsim pie attīstības, ne? Tātad, ir vai kaut kas slikts, kas mums jāatrisina, vai arī mums ir jāmēģina palielināt mūsu veiksmu nākotnē. Un tad reizēm man jautājums, bet ja viss izstās labi, tad, kāds ir iemesls, kāpēc atnāc? Un uzņēmējs tie brīdi, man ilgi bez algas šeit būs jāvargo. Kā? Tas ir daudz biežāk, nekā mēs varētu iedomāties. Un tajā brīdī man tā stop. Man no šādiem gadījumiem man ir tāds piedzims jautājums parasti. Kā tu zini, ka tavā uzņēmumā viss ir kārtībā? Paņem sevi kā uzņēmuma vadītāju, izcel ārā, ieliec tur citu cilvēku, kas ir kompetents vadīt uzņēmumu, un tagad pasaka, vai visas iesaistītās puses ir apmierinātas. Ja atbildi ir nē, jo tāpēc, ka pat tik maz naudu neviens vadītājs uzņēmumā nestrādās, tad es saku, tev ir problēmas ar peļņu, jo tā ir tā interesantā lieta, mēs paši sev nesamaksājot, mēs jau mīnusā to neierakstam. Un tajā brīdī uzņēmumā izskatās, ka viss notiek, viss ir kārtībā, bet īstenībā nav. Tāpēc, ka mēs esam guldījuši savu darbu iekšā tie uzņēmumā, un tas ir mīnus. Lūk, tātad, ja gadījumā ir tā, ka tava atbilde ir Nē, par tādu naudu mēs nestrādās. Tas nozīmē, ka mums ir īstenībā uzņēmums, kas izskatās ar peļņu, ir īstenībā ar zaudējumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāpaceļ mērķi un atbilstoši jāuztais plāns, kā mēs tos mērķus sasniedzam. Bet gadās arī otrādi. Tas viss komiskākās situācijas, bet ka par tām tiešām var pasmieties. Kas cilvēks saka, es taču nemaksāšu nevienam tādu naudu. Tas nozīmē, ka otrādāk. Tas nozīmē to, ka uzņēmējs nav sapratis to atšķirību starp kapitāldaļu turētāju un starp uzņēmumu vadītāju. Un viņš kā kapitāldaļu turētājs pārmaksā savam vadītājiem pārāk lielu algu. Bieži vien tā problēma ir dubulta, jo tāpēc, ka viņš pārmaksā arī nodokļus.
Nav jāmaksā vadītājiem daudz lielāka alga nekā pārējie uzņēmumi tavā nozarē vadītājiem. Viss pārējais tev kā uzņēmējiem piederās kā dividendes. Tā ir tāda interesanta lieta. Un tas arī ir attīstības jautājums, ka uzņēmējs vienkārši ir iekritis kaut kādā bedrē, viņš nesaprot, jo tāpēc, kad viņš pats sevi vispār nav ierēķinājis tajā vienādojumā, ko sauc par uzņēmumu. Jā, brīnišķīgi. Kas ir šīs dienas grāmata, ko tu iesaki? Kāpēc tāda? Šī man ir tēma, kas man vienkārši pašam ārkārtīgi ir pievilcīga dažādi iemesli dēļ. Tātad šī grāmata, es būtu paņēmis Oliver Sacks grāmatas, bet man visas tās grāmatas ir, kāds ir paņēmis. Jāsaka, sakot līdz manai bibliotēkai, bet nē, man daudz Oliver Sacks grāmatas ir arī digitālā formātā, tā ka man nebūtu ko parādīt, bet Oliver Sacks, es ļoti iesaku viņa grāmatas cilvēkiem, kas interesējas par interesantiem gadījumiem no apziņas pētījumiem. Tātad viņš ir ārsts, šī ir ļoti līdzīga grāmata, sarakstīt vairāk tādā tā kā literatūras stilā, tātad par to, kā darbojas smadzenes cilvēkam, kā smadzenes veido apziņu, kā smadzenes veido funkcijas. Un Oliver Sacks piemērs, šī grāmata vienkārši taisīta līdzīgi tam, kā viņš parasti raksta. Es saku, es Oliver grāmatu vienkārši neatradu nevienu. Tātad viņš raksta to, ka organisma nepilnības, vai ne, drīzāk tā, organisma kopējo funkciju apjomu, organisma kopumā tu vari ieraudzīt, tikai skatoties uz organismiem, kuriem ir kaut kādas nepilnības. Tas ir dīvaini, tāda iespējams varbūt drusku sarežģīta teorija, bet tātad mēs apskatāmies cilvēkus, kuriem smadzenēs notikuši ļoti specifiskas kaut kāda veida traucējumi, vai no trieks dēļ, vai varbūt ir kaut kāds sitiena dēļ, vai kas atmirusi daļa, kas tev aizliedz atpazīt smaržas, piemēram, vai kas viens no labākajiem case stadiem ir cilvēks, kas neatpazīst cilvēku taisītu priekšmetu bildes. Ja viņam parāda koku, viņš pasaka koks, viņam parāda lāpstu, viņš saka, es nezinu, kas tāds ir. Un tik dīvaini, ja ļoti specifiski traucējums. Un patiešām Oliver Sacks visu savu dzīves laikā, un pēc viņa arī daudz citi līdzīgi neirologi rakstnieki ir tā izgaismojuši to, kas cilvēks īsti ir, tieši balstoties uz nepilnībām. Un es vienkārši gribu šo ieteikt kontekstā ar izaugsmi. Jā, tieši. Jā. Es gribēju tev jautāt, kur tur mums izaugsmi? Man kā konsultantam es redzu uzņēmumu kā organismu tieši pateicoties šīm daudzajām nepilnībām, kas uzņēmumiem piemīt. Vai ne? Tātad vienam drusku pieklibo pārdošana. Tātad uzņēmumā ļoti svarīga funkcija ir pārdošana. Viens drusku kaut kā nevar, viņš kautrīgs, viņš nevar darbā paņemt cilvēkus. Tātad īstenībā tavai psiholoģiskai uzbūvei ir ārkārtīgi liels svars uzņēmuma attīstībā. Tā kad īstenībā ir tā, ka par attīstību mēs varam spriest pēc nepilnības. Jo tāda tīra attīstība, aptuveni mēs tagad apsēdāmies, ārprāt mums ir tik daudz naudas, mēs tagad nesaprotam īsti, ko, attīstamies kaut kā. Sākam attīstīt. Cik arī nākamgad, es vēl gribu atpūsties. Tā gadu baigi reti ir. Attīstība nāk no kaut kādas identificētas nepilnības, un tāpēc es vienkārši šajā kontekstā tā analoģija ir diezgan tieša. Brīnišķīgi, paldies tev, un par prātu stāvokli mēs parunāsim arī nākamajā sērijā, kas būs veltīta īstenībā tikai un vienīgi uzņēmēja prāta stāvokļiem. Dažādiem. Paldies! Labi, liels paldies! Atā.